Man ļoti gribētos, draugi, šo video iesākt uz tādas pozitīvas nots, bet teikšu, kā ir. Man šīs dienas pēdējās ir bijušas ļoti smagas, emocionāli grūtas. Es nezinu, varbūt tas dēļ grūtniecības es vēl izteiktāk izjūtu visu. Man vīram darbā parādījās ļoti daudz visādas problēmas, kuras viņš centās par šīm dienām atrisināt. Un, lai kā viņš censtos, nesanāk īsti tā līdz galam visu atrisināt. Vīrs naktī vienkārši brauca risināt kaut kādas lietas, un tu vienkārši sēdi mājās, un tur ir tas uztraukums un stress, un es tik ļoti mēģinu tikt galā ar savām emocijām, jo es saprotu, ka man ir jābūt mierīgai mūsu dēliņa dēļ, un ļoti daudz laika pavadīts vienkārši lūkšanās un tādā miera meklēšanā, jo es tiešām sapratu, ka tas miers man ir nepieciešams šobrīd. Bet šajā video es negribēju vienkārši ienākt šeit, lai sūdzētos jums par to, kas notiek, bet es vienkārši par šīm dienām ieguvu ļoti daudz tādas atziņas, ja to tā varētu teikt, un es vienkārši gribu ar tām padalīties. Un varbūt arī izklausīsies, kad manā skatījumā cilvēks ir visneusticamākā būtne pasaulē, bet es vienkārši gribu dalīties ar to, ko es šajās dienās piedzīvoju. Pirmā tāda atziņa, pie kuras es esmu nākusi par šīm dienām, ir tā, ka tu nevari iemācīt cilvēkam būt lojālam. Vai nu viņš tāds ir, vai nu nav. Lai cik labs tu nebūtu pret kādu cilvēku, ir cilvēki, kuri to nekad nenovērtēs. Ir ļoti daudz cilvēku, kas redzot to, kas tev pieder, viņi domā, ka tev tas viss ir nācis viegli. Viņi tā kā redz to rezultātu, bet viņi neredz upurus. Viņi pat iedomāties nespēja, cik daudz tas tev ir maksājis gan emocionāli, gan garīgi, gan fiziski. Vēl viena tāda spēcīga atziņa, kas man bija jau sen nākusi, un tagad vēlreiz tas apstiprinājās. Un tas daudz reizes manā dzīvē ir apstiprinājies, tas, kad vārdi neko nenozīmē, ja tiem nesako rīcība. Cilvēki sola to, ko viņi nekad nav plānojuši turēt. Tāpēc, lai mums nebūtu vilšanās, labāk ir laikam pat neko negaidīt no cilvēka. Jā, lai cik bēdīgi tas neizklausītos, bet laikam tā ir labāk. Un pēdējā lieta, ko es gribu pieminēt, ir tā, ka tev labestību izmantos. Jā, tā ir. Jo vairāk labi tu darīsi priekš cilvēkiem, jo vairāk šie cilvēki to redzēs kā kaut kādu iespēju, nevis kā vērtību. Jā, ar to laikam arī noveikšu šo video. Paldies, ka tu to noskatījies. Varbūt kaut kas no šī noderēs arī tev dzīvē. Jā, atceries vienu, ka cilvēki ir mainīgi. Viņi vienu dienu var būt tādi, otru dienu var būt tādi, bet ir viens, kas ir nemainīgs, un tas ir Dievs. Un tas, ko viņš sola mums savā vārdā, tas ir jaunā mēne. Tas ir tiešām tā, ja viņš kaut ko saka, tad viņš to arī izpildīs, un Dievs ir nemainīgs, un viņš savus solījumus tur nekā mēs cilvēki. Noteikti neaizmirst arī abonēt manu YouTube kanālu un nospiest patīk zem šī video. Es par to būšu ļoti pateicīga. Atā!